Sveicināti! Mans vārds ir Kristaps Zariņš. Esmu gleznotājs 40 gadus. Esmu arī pasniedzējs 40 gadus. Mākslas akadēmijā mācu gleznot, mācu zīmēt, mācu kompozīciju, mācu domāt un galvenais pats mācos. Tāpēc, kā manā 40 gadu karjerā ir bijuši ļoti daudz dažādi studenti, un katrs no viņiem redz pasauli savādāk. Katrs sajūt pasauli savādāk. Un arī Līga, kura mani uzaicināja runāt par viņas radītām gleznām un mēģināt skaidrot tiem cilvēkiem, kuri ir vājredzīgi, jeb arī neredz pavisam. Mēs nebijām sen redzējušies, un iepriecina tas, ka viņi glezno. Gleznot visu mūžu, tas ir reizē izaicinājums, un tāpēc, ka izdzīvot no gleznām nav viegli, jo gleznas nevar ēst. Protams, ja neglezno ar šokolādi. Tad, lūk, rokā man ir glezna. Viņas izmērs ir apmēram 12x12. Viņa ir bieza, tā kā 2 rindu šokolādes konfekšu kaste. Viņa ir ierāmēta. Rāmītis, ja tausta gleznu, ir apmēram centimetru plats. Tā ir tā sauktā franču līste. Rāmītis visapkārt ir melns, bet virspuse, kura ietver gleznu, ir aplīmēta ar sudraba lapiņām. Un glezna pati stāv ar 3 mm atstarpī no rāmīša. To arī var aptaustīt. Glezna ir gleznot uz audekla, un rokā viņa turēt ir ērti. Un arī droši vien pakārt pie sienas ir ērti. Un var arī iemūrēt starp ķieģeļiem. Uz gleznas ir attēlots parasts sētas kaķis ar Siamas kaķa ausīm un acīm kā skaistulei no 1001 nakts pasakām. Skatiens, kā jau kaķiem, ir ass un zīlītes stāv vertikāli. Cilvēkiem parasti zīlītes ir apaļas, un tumsā tās izplēšās, bet kaķim šajā gadījumā es neesmu redzējis kaķi tumsā. Tā kā es nezinu, kā kaķim acis izskatās tumsā, bet gleznā viņas zīlītes ir vertikālas un atgādina mazas melones. Kā teicu, parasts kaķis parasti ir strīpains, jo viņš ir atvasinājies no tīģera. Un arī šis kaķis ir strīpains. Un, ja maigi tausta gleznas virspusi, tad autori Līga ir strādājusi ar ļoti mazu otiņu, kas ir 001. Un, kā jau pienākās kaķiem, ar šo mazo otiņu viņa ir gleznojusi kaķa ūsas un kaķa uzacis. Un arī tas ir tas visvairāk sataustāmais, un mazāk sataustāms ir kaķa spalvas, kas arī ir vilktas ar mazu otiņu. Brīnums, kā Līgai ir pieticis pacietības uzvilkt katru vienu spalvu, jo skaidrs, ka, lai zinātu, cik kaķim kažokā ir spalvas, viņas ir jāsaskaita.
Un tad, kad tu esi viņas saskaitījis, tad viņas ir kārtīgi jāsavalk un jāpārskaita. Tad kaķis ir visdrīzāk veģetārietis, tāpēc, ka viņš skatās tālumā kā filozofs. Bet pelīte gleznas kreisajā stūrī apakšā skatās it kā uz kaķi, bet visdrīzāk arī tālumā. Un tad pelīte ir ļoti labi sataustāms kažoks, jo tur, acīm redzot, Līga ir likusi vairāk klāt krāsai laku, un katrs triepiens ir kā viens vesels, kurš veido pelītes kažoku. Tad maigi atkal slidinot pirkstu pāri gleznai, mēs sajūtam, ka Līga fonu ir meistarīgi likusi gludu kā spoguli, uz kura šie abi tēli, kaķis un pelīte, ir labi sataustām, jo, kā es teicu, slidinot pirkstu pāri gleznai, skaidri var saskaitīt, kaķim ir 4 kājas un aste. Un pelītei ir viena maza kājiņa redzama, bet aste ir sataustāma, jo kaķis ar priekšējām ķepām stāv uz astes. Runas sākumā, jeb stāstījuma sākumā es pieminēju kaķa milzīgās acis, un tad, ja atkal slidina maigi pirkstu pāri gleznai, jo parasti muzejos, ja slidina rokas pāri gleznai, tad parādās satraukta sardze un saka, lūdzu, nepieskārties gleznām. Bet šajā gadījumā mēs droši pieskaramies gleznām, jo, ja maigi gleznas glāsta, viņām nekas nenotiek. Kvadrāts, manuprāt, gleznai ir ļoti piemērots formāts, jo viegli ir atrodams centrs. Tā kā aicinu visus tie, kas skatās gan ar acīm, gan ar rokām, gan ar tausti, gan ar jūtām, uz Līgas gleznotām gleznām, izbaudiet tās, domājiet, ko pašiem gleznot. Lai veicās visiem, ņau!